Labvakar 41. virtuālajās sarunās Pūtē orķestrs un mēs. Ļoti ceru, ka visiem jums jaunais mācību gads ir iesācies veiksmīgi, tāpēc vēlreiz novēlu jums visiem radošus panākumus, interesantus pasākumus, jaunus muzikālus iespaidus un centīgus skolēnus un orķestru mūziķus. Šī vakara raidījumu iesākām ar fragmentu no Pūtēju orķestra latviešu mūzikas koncerta Tā elpo mūzika, kurš notika šī gada marta mēnesī Lielajā ģildē. Pūtēju orķestras fanfari diriģenta Mārča Miķelsona vadība atskaņoja Jāņa Ābola svītas 3 latviešu tautas dziesmas pirmo daļu Es nopirku mellu zirgu. Tātad šodien jau 41. virtuālās sarunas Pūtēju orķestrs un mēs diezgan ātri tuvojamies savai ļoti lielajai jubilejai, 50. raidījumam, bet pagaidīsim vēl mazliet. Un tagad sveicam septembra jubilārus. Pavisam interesanta sakritība. 8. septembrī dzimšanas dienas atzīmējām 2 Pūtēju mūzikas faniem entuziastiem. Diemžēl abi viņi ir pāragri aizgājuši no šīs pasaules. Tātad trompetists, diriģents, pedagogs un arī rakstnieks Andris Vīksna. Jūs dzirdēsiet vairākus stāstījumus gan par viņa darbu Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes studentu Pūtēju orķestrispo, gan arī 2 viņa trompetes klases skolnieku stāstījumu par savu skolotāju, tātad Andri Vīksnu un viņa darbību Cēsīs. Andrim Vīksnam 8. septembrī atzīmējām 80. dzimšanas dienu. Gatavojoties stāsta veidošanai par Andri Vīksnu, daudzos internetā pieejamos resursus atradu digitalizētus vairākus 10 rakstu par Andri Vīksnu. Un tagad pāris nelieli piemēri. 1955. gadā Valmieras avīzē Liesma pieminēts Valmieras 11 varoņu komjauniešu vidusskolas skolēns Andris Vīksne, kurš sacensībās ieguvis 2. vietu ar 9,85 punktiem. Tikai diemžēl nav minēts, kādā sporta veidā ir bijušas sacensības. Otrs. Avīzē Literatūra māksla pēc 1981. gada 27. un 28. jūnijā Rēzeknē notikušā Pirmā republikas skolēnu Pūtēju orķestra salidojuma Andris Vīksna uzrakstīja diezgan spilgtu rakstu, kuru es arī pats personīgi atceros kā lasījušu, un kurš atstāja uz mani diezgan lielu iespaidu, pārdomas, kā tālāk attīstīsies un kā vajadzētu attīstīties Pūtēju orķestra žanram Latvijā. Tajā Andris Vīksna aprakstīja gan labās, gan arī pietiekami daudz netik labās lietas, kā ir veidojies un kā ir noritējis šis salidojums Rēzeknē. Un tagad, lai skan stāstījumi par Andri Vīksnu. Pirmkārtām noteikti liela personība sporta attīstībā. Es pat nekautrētos teikt, ka viņam un Hermanim Eglītim bija vienāda liela loma noteikti. Un es domāju, ka tieši viņa attieksme pret viņa darbu, pret saviem kolēģiem bija tā, kas mums vienkārši kā magnēts pievilka pie šī orķestra. Jo tas tiešām bija ļoti aizraujoši vienmēr klausīties viņa humoru, kas bija cieši savienots ar darbu. Viņš vienmēr atrada ārkārtīgi precīzus salīdzinājumus, kas mums ļoti visiem patika. Un mēs bijām tiešām izslāpuši pēc Andra humora. Un ne jau tikai humors, bet, protams, viņa neapskaužama labā trompetes spēle
Es atceros, bija arī mūsu skaņdarbs pirmajā mūsu atskaites koncertā, kurš notika 1970. Gada. Nu, laikam, tu pagaidi, tu precīzi atcerēšos. Jā, tas notika 70. Gada 5. marts, es atceros, SPO dibināšanas dienā, kurā viņš arī, es nepateikšu vairs kā šo skaņdarbu sauc, bet katrā ziņā tas bija, viņš lieliski demonstrējies solo spēli šajā koncertā. Nu, protams, tas mums arī bija ļoti fascinējuši, ka viņš faktiski bija arī rakstnieks. Un kā zināms, es diemžēl nepateikšu vairs šīs grāmatas nosaukumu, droši vien, ja pameklētu labi, tad atcerētos, bet lasot šo grāmatu, tas ir pilnīgi skaidrs, ka viņš apraksta visu mūsu, kā saka, sadzīvi, ļoti tādā diskretā veidā, es teiktu, un te pašā laikā atklājot kaut ko tādu, par ko mums varbūt nemaz nebija mazākā nojausma. Bet tas jau viss notika pēc tam, kad tam vairs nebija nekādas nozīmes īstenībā. Jā, protams, nezinu, vai es to vispār varu teikt, katrā ziņā viņš ļoti patika meitenēm, neskatoties, ka viņš bija aizņemts cilvēks. Jā, bet, nu, arī tam ir nozīme, galu galā. Tam jau nav nozīme, bet katrā ziņā es varu pateikt, ka viņš bija ne tikai lielisks muziķis, lielisks draugs, bet arī ļoti simpātisks vīrietis. Man tā atmiņā palicis tas, ka 1970. gadā, kad mēs 3 meitenes no SPO beidzām pedagoģisko skolu, tad viņš un Pēters Kozlovs, kurš bija klarnetists tajā laikā, viņi bija atnākuši uz izlaidumu, teica pat runu un sveica mūs, un mēs bijām ārkārtīgi lepnus, jo mums bija tāds apsveikums kā nevienam citam. Bieži jau mums sen nav gadījies tā satikties, bet šī ir tāda reize, kad mums ir jārunā par savu skolotāju. Abiem viens mums ir bijis. No, jā. Tad es varbūt tā kā iesāks, pārdomājis visu, ka man nesajūt kaut kas. Tīrais absolvents. Jā, ar to es arī varētu iesākt, ka viņš jau mācījās, kad tajā laikā konservatorijā, un es biju atnācis pie viņa. Sējas muzikas vidusskolu, tā kā es esmu tā kā pirmais viņa skolnieks, kas arī beidz to muzikas vidusskolu. Un ko es varētu par viņu pateikt? Viņš bija tas cilvēks, tas skolotājs, kas vienmēr pateica to, ko domāja, un necentās ne lavērēt neko, un acīm redzot arī tas man no viņa ir palicis, jo... Un par to mēs viņu cienījam. Jā, jo viņš bija tīrs skaidrs cilvēks, un viņi varēja visu saprast. Un es uzskatu arī, ka labāk zināt pat sliktu patiesību, bet lai tu zini to visu. Tā, un otrs tāda viņa iezīme bija, ka viņš nekad savu viedokli neuzspieda, arī mācot spēlēt trompeti, ļāva kļūdīties, ļāva meklēt. Un, godīgi sakot, arī to es no viņa esmu pārņēmis, es nemācu gabaliņus spēlēt, es mācu viņus saprast, domāt un pat ļauju audzēknim pašam sevi interpretēt, kā viņš šo muziku domā. Jo savu viedoklis nekad neuzspiež, jo tas nav vienīgais pareizais. Un tos arī es no viņa esmu iemācījies. Uzskatu, ka tā arī ir labi. Ko es varētu pateikt par viņa darbību Cēsīs? Varbūt ne muzikas vidusskolā, tā kā viņš pabeidza strādāt, tad viņš aizgāja Cēras pirmā pamatskolā un nodibināja pūtēju orķestri. Tas ir viņa tāds gara darbs, viens no galvenajiem. Un šis orķestrs jau
jau 1. vai 2. gadā jau bija itin labā līmenī, un pamatā viņi republikāni vienmēr dabūja 1. vietas, un viss ar viņiem rēķinājās. Un interesanti ir tas, ka viņš sevi, acīm redzot caur orķestra vajadzībām un visu, viņš sevi izteica kā instrumentētājs. Viņš rakstīs speciāli orķestrim skaņdarbus, speciāli tam sastāvam viņu varēšanai. Ja bija labāks, viņš sarakstīja sarežģītāku mūziku, izejot no tā, kāds bija sastāvs. Un man arī savā laikā iznāca ar šo orķestru pastrādāt. Es ņēmu tās notis, kuras viņš ir rakstījis, un tiešām viņas skan. Un Gaujas ielas maršs, tas ir tas, ko es atceros, ka tas speciāli skolā ir rakstīts, un ka viņš tiešām bērniem bija uzreiz paņemams un spēlējams tādā līmenī. Nu, diemžēl ātri viņš savu mūžu pabeidza, jo nepaspēja viņš droši vien sevi parādīt līdz galā. Nu, apmēram tā tas ir. Jūlijs vairāk varētu būt par to otru viņa pusi, kas jau skolā izpaudās, un mēs visi to zinājām. Un kamēr viņš nav sācis, es teikšu, ka es tagad lasu Valmieras avīzi, un man liekas, ka es lasu arī viņa domu, viņa tekstu, jo diezgan līdzīgi tas viss ir. Kā viņam kaut kas ir arī pieliks. Tev taisnība. Nu, tad Boris padalies. Es jau tādīs, pusauģu gados, kad mēs ar pie viņu tur studierējām, tur jau visi centos visādi arī viņam līdzināties. Nu, jo, kā jau Aivars teica, viņš bija godīgs cilvēks, varētu teikt arī daudziem nērts ar to, ka viņš teica patiesību, un par to viņš dabūja ciest. Tā daļai, jā, pat ir vēl patiem, es vēl gribēju piebilst, ka Zēnu maršs te Vidzemē, konkrēti pat Valmierā, ir daudzi skolēnu orķestri sākušies, tas ir bijis viņa pirmais, ļoti tāds elementārs, bet skanīgs. Pirmais, ko var kopā saspēlēt, tādi, kas nav nekur mācījušies, tikai pie skolotāja tanīs nodarbībās, kas ir. Tā un par to literāro pusi. Es nekāds kritiķis nebūšu, teikšu, ka ir. Šī ir viņa pirmā grāmatiņa. To viņš pats sauc par lielā brīnumu, bez pasakām. Tā bija izdota, iznākusi 71. gadā, bet izrādās, ka pirmā publikācija viņam bijusi jau 58. gadā, 14 gadu vecumā, žurnālā Bērnība. Neaizmirstamais stāsts. 80. gadā viņš ir uzņēmis Rakstnieku savienībā. Rakstnieku savienības biedriem tajos laikos bija atļauts vairs algotu darbu nestrādāt, bet tikai rakstīt. Viņš jau strādāja gan ar orķestri, gan, un vairāki viņa stāsti publicēti Literatūra un māksla avīzē un arī vietējā Padomju Druvā. Es tev varu piebilst, ka es nezinu, kurā precīzi grāmatiņām, bet tur ir pa skolas dzīvi, kur mēs katrs varējām ceļot. Jā, tas ir šitani, es bieži palasīju, un man uzreiz ir tā kā acis priekšā visi tie personāži, ja? Jo viņš ir... Gan skolotāji, gan audzēkņi, visi. Jā, un muzikanti. Jā, viņš rakstīja galvenokārt jau, labāk viņam sanāca tur, kur pa pazīstamu vidi, pa muziku, pa muzikas skolu, tas viņa pēdējais gabals arī ir, pa muzikas pedagogu, it kā degradāciju,
dēļ alkohola. Es domāju, ka viņa darbu lielākā vērtība ir tā, kad laikmeta liecības, tās ir konkrēts laikmeta liecības. Mēs šodien varbūt viss ir mainījies un viss ir citādi, bet mums ar Aivaru tā ir atgriešanās jau. Dokumentāls. Jā. Otra ļoti nozīmīga personība pūtē orķestra žanrā Latvijā, kurai šī gada 8. septembrī atzīmējam 70. dzimšanas dienu, ir ilgadējs diriģents un pedagogs Kolkā Viesturs Rērihs. Talsu avīze Padomu karogs 1983. gadā rakstīja: Orķestrs Viesturam Rēriham ir vaļasprieks. Viņa darba diena paiet zvejnieku kolhoz Banga kolkas zivju apstrādes cehā. Pūtē orķestra vadītāja amats it kā neliktu tik bieži doties uz skolu, bet citādi Viesturs nevar. Un vēl 1991. gadā avīze Neatkarīgā cīņa rakstīja: Trešo svētku dalībnieku pulkā bija arī Kolkas 9-gadīgās skolas pūtē orķestrs. Kolkā nav ne muzikas skolas, ne īpaši talantīga bērna, tomēr šajā zvejnieku ciemā tauris ar prieku, bez piespiešanās pūš lieli un mazi. Viņi visi ir Viestura Rēriha audzēkņu, un viņus kopā satur diriģenta aizrautīgais spēlētprieks. Arī šogad Viestura Rēriha orķestrs savā grupā tika atzīts par labāko Latvijā. Tikāmies ar vairākiem viņa laikabiedriem un kolēģiem, kā arī vienu viņa bijušo skolnieku, lai skan viņa krāsainais stāstījums par pūtēju mūzikas fanātu Kolkā Viesturu Rērihu. Viesturs Rēriks. Kā reiz mums viņš nebija. Pārējie varbūt viņa kā Viesturu Rēriku pazīst. Protams, mēs jau arī kā Viesturu Rēriku pazīst, bet tāds kolcniekiem viņš bija vieši. Vieši bija vieši ar savu tāds stingers. Vispār sāks ar to, ka pie viņa iet spēlēt, tas bija, man liekas, jebkura kolcnieku gods. Tas, tā kā, nezinu, mūsdienās tur varbūt basketbols. Principā, maz ir tādi kolcnieki, kas ir Viestura laikā, kas nav gājuši pūtē orķestri. Pavisam maz ir. Pavisam maz. Es tāds, protams, kad bija kaut kāda individu, un varbūt ar to mazāk, bet tur nekāds sakars ar talantu nebija. Tur bija vienkārši Viesturs orķestris, Kolka, tas ir neatņemams sastāvdaļas. Jo tur spēlēja tāds cilvēkam no mūzikas bija tikpat daudz saprašanas, cik man no astronomijas. Bet viņi spēlēja, un tad, kad viņi bieži skolu bija izgājuši, viņš bija savā jomā. Labs amatieris noteikti, vismaz, ja ne, labi, laikam, kā profesionāls, laikam, es vienīgais esmu izgājis, vismaz tādā līmenī, kā orķestrī spēlē, bet kā amatieris, tad pie Viestura, es domāju, ka viss tās puses, kā lai pasaka, orķestri vienmēr zināja, ka, pa Viesturu var teikt šo un to, bet pat pūst taču arī mācēja, pūst, un tur vienmēr ir kārtībā. Un tas arī tā Viestura tāds, fenomens. Droši vien jau, ka fenomens. Kāds māguram saistība ar Viesturu ir tādi māguri, tur Kolkā visi bija. Tur visi tādi māguri. Man divi brāļi gājuši orķestri, mans tēvs ir gājis orķestri.
visi mani radinieki, cik es man kaut kā dzīvo, visi ir orķestri tā vai savādāk gājuši. Nu, es saku, man liekas, ka vieglāk būtu uzskaitīt kaut kā tie, kas nav gājuši orķestri, nekā tie, kas ir, jo visi, kas, daudz maz sev cienojuši cilvēki, tur, bija kaut kāda varbūt tā, tur, kā lai viņas nosauc, nezinu, tāda pļunduri, kas negāja nekur, bet visi, kas kaut kādā veidā spēlēt orķestri, mums tur sadalēs bija tā kā skolēna orķestris, kas bija saistīts tā kā ar pamatskolu vairāk, un tad bija tā kā tāds gods jau bija spēlēt pie lielajiem, tad jau tur uzaicināja, tad jau tu jau spīķis skaitījās ar pie lielajiem uzspēlēt. Jā, bet tieši tā, es varu tikai atkārtoties, kaut kā orķestris, tas bija, tur visi galāja, visi, obligāti orķestris, tur bija, galvenais, kad ja tā padomā no mūsdienu tā skatu prizmas, tad liekas jau, ka tas varētu būt tāds, kā lai pasaka, tāds, tā jocīgi, jo viņš jau, tas orķestris pietiekami daudz laika aizņem, tur bija sestdienas, ja mēs gatavojamies skatei, tad, brīvdienas tas bija tikai tāds, kāda varbūt attaisnojums, es pat neatceros, ka kaut kādas reizes varbūt kāds kaut kur nebija, bet bez mazliet tikai miršanas apliecību tur varētu kaut ko tādu saurtīgt. Labi, es pārspīlēju, bet tad tur bija nopietna saruna vieši. Un ja arī kaut kas tāds izgāja, tad viņš arī visiem priekšā pateica, ka tā veči darīt nedrīkst, un tad nākamreiz, neviens īsti tā kā negribēja to, negribēja tā, lai ka viņš būtu tajā, ka tā nevajag darīt. Tur tāds... viņš bija stingrs, vieši bija stingrs, jā, tas tad vispār šaubu nav. To zināja visi, un tur tādas ir tādas situācijas, kad kā jau mākslinieks, viņam tur ar tomēr tā bohēma patikās, un tā, protams, tā monētas vienmēr tā otra puse, pa ko jau, mūsdienās tā kā mazāk runā, bet visi jau tur apkārt jau to visu zināja un redzēja, un tas gan, kā saka, es viņu negribu nonulēt, viņš tomēr bija izcils personība tajā kolkā, un viņš ir, man liekas, vienīgais kolcinieks, kam ir piemineklis kolkā. Vienīgais. Vismaz tieši, kas saistīts ar pūtēm, tas ir viennozīmīgi. Viņš tur pirms tam bija diriģenti, kaut pēķis, ja nemaldos. Bet tāda līmenī, kā Viesturs pacēla, viņš jau joprojām saka, vismaz tā, kad viņš bija dzīves, es atceros viņam es viņam prasīju, kas ir tas labākais, kas ir palicis viņam pašam prātā no tā viss, kurš orķestris un kurš viņam konkrēti. Viņš teica, ka pirmo reizi, kad viņš atbrauc uz Rīgu un ka viņš spēlēs, kad Ordels viņam bija pienācis klāt un devis roku. Tas viņam ir palicis. Es nezinu, kāds tas sastāvs bija baigi maziņais toreiz, un es vairs tik precīzi neatceros, bet tas viņam bija palicis tāds, kā to viņš visu mūžu atcerējās. Protams, tur tās vietas, ko mēs tajās grupās dabūjām, faktiski gandrīz regulāri. Varbūt kaut kādiem izņēmumiem, kaut kas nesakrīt, bet tajā savā grupā mēs tur stabili turējamies pirmajā trīniekā. Bija mums tāds dziedāšanas klases ar tādiem soliem, kur viņš ar savu to sitamo vālī, tur mazās bungas, drobens vālīt, vienmēr sita ritama līdz, tas tur tāds skaņa, tur, man liekas, man nav tagad auss visu skan. Tāds viņš tur nekad neļāvās. Vienmēr bija, ka iegāja iekšā, mēs tur tagad ar čaļiem smējamies, ka grāmatas vienmēr bija sakārtotas 90 grādu leņķī, tur viss bija vienmēr tādā ordungā, nekāds tur nebija nekāda atkāpa. Labi, viņš tur varbūt kādreiz tur bija, varbūt tās, nezinu, tur varbūt vairāk aizbohīmies, bet tas, kas tur bija apkārt, tas viss vienmēr bija 100%, 100%. Tur viss bija kārtība, tur bija mēģinājumi, pat tad, ja viņš varbūt tās neatceras to mēģi, bet neviens cits baidījās neaiziet. Tur tāda kārtība, es gan nevaru teikt, vismaz es tādu gadījumu neatceros, ka viņš būtu kādam kaut ko fiziski izdarījis. Tādu es neatceros gadījumu, un es domāju, ka, ja neskait, varbūt tur paulis uzšaut kādreiz tāds, bet tik un tā visi vienmēr bija tāda, es domāju, ka tas bija tas kaut kas pa vidam starp tādu
varbūt tādām bailēm, tāpēc, ka viņš toreiz bija vecāks par mums stipri bērniem, bet no otru pusi bija tā cieņa, jo viņš jau skaitījās, kā jau es teicu, viss normāli veči kaut kā gāja orķestrī. Tas bija tāds gods un cieņa, un nedomāju, ka tas nav kaut kā viens no otru atravējumi. Tas viss bija kopā, un tur tajā galgalī stāvēja Viesturs, tai neatravējumai sastāvdaļai. Kā viņš to var panākt, kā viņš to varēja panākt, nav nejausums. Nav nejausums. Kaut kas viņā bija tāda harizma, varbūt tā rakstura stingrība. Tas, kas man nāk prātā. Un tur arī bija tāda, es atceros, mēs mācījāmies tos skenderus, viņš pa taktīm, viņš vienkārši baroja tiem bērniem pa taktīm iekšā. Tur sēdēja, malām, tur nebija varbūt tie mēģinājumi, tur tā kā mēs mācījāmies tos partijas, viņi nebija baigi gari, tur bija katru dienu, bet 15 minūtes, bet katru dienu. Izņemot varbūt sestdienas svētdienas, bet ja neiemācies, tad bija arī sestdienas svētdienas. Un tad viņš sēda un gal tur pa taktīm pirkstus rakstīt, tad tur viss bija. Tas bija atstrādāts gadiem, tā sistēma viņam strādāja, viņš zināja, ka viņi tā iet, nav nekāda starpība, vai tu esi talantīgs vai netalantīgs, ko savu otru, savu otru altu varēja iemācīties vienmēr. Ja nedarēja otru altu, lika uz otru tenoru. Bet viss tur sēdēja, viss bija iemācījušies, un patiesībā man tā sistēma pašam joprojām strādā tas, ka, ja es gribu kaut kur iet, kaut kādu, nezinu, vai tas ir konkurss vai kas, ja es gribu nospēlēt uz 100%, tad es mācos par 180%. Man liekas, ka tā sistēma tāda arī bija, ka lai tu nekad nekļūdīties, tas nozīmē, ka tev jāizdara vienkārši darbs 3 reizes vairāk nekā jebkurš cits to dara. Tad arī tā iespēja, ka tu kļūdīties, tad ir jāsakrīt. Tur varbūt pa nerviem uzsit, paši mēs mūziķi jau zina, ka pa nerviem uzdot kaut kādu procentu pazaudē, bet ja tu esi to procentu uzbūvējis baigi augsto, tad pat arī viņi pazaudē, tik un tā tu nospēlēs, ap 97%, bet tas būs kopējās masas, tas būs ļoti ok. Cik no tiem bērniem varēja paprasīt, man liekas, tas maksimums arī tik no viņiem izspiest. Tas mans personīgais viedoklis. Es vienkārši tā atceros, tā pārlaižot galvā pār to skatu, orķestri, tu tādu, nenopietnu attieksmi nebija ne no viena. Sveiciens visiem! Pirmo sastapšanos ar Viesturu atceros 70. gadu beigās, kad mācījos vēl Dundagas vidusskolā. Kādā no pasākumiem, kurā kopā spēlēja Dundagas un Kolkas skolēnu pūtēju orķestri, biju ļoti pārsteigts par pūtēju orķestra Kolka lielisko skanējumu. Toreiz gan mācījos tikai kādā 6. klasē, un īsti vēl nesapratu, kā tas ir iespējams. Tā bija ļoti dinamiski un visādi citādi izsmalcināta spēle, spēcīgi basi, spēcīgi eifonija, baritoni, sitam instrumenti, un ar ļoti skaistu un mīkstu toni izcēlās trompetes. Un to visu Viesturs orķestrī mācīja viens pats. Nebija tajā laikā kaut kā mūzikas skolas. Pēc savas vidusskolas beigšanas ar Viesturu sastapos lielākoties tikai tādos Vislatvijas pūtēju orķestru festivālos, dziesmu svētkos, līdz 2004. gadā, kad Talsos izveidojām Talsu rajona jauniešu pūtēju orķestri. Tās pamatā spēlēja Talsu, Dundagas un, protams, Kolkas jaunie mūziķi. Jāsaka, ka Viesturs savus spēlētājus šim jauniešu orķestrim bija sagatavojis vienkārši izcili. Ko toreiz nesapratu savos jaunības skolas gados, to sapratu tagad. Pamatā bija Viestura pamatīgais darbs. Mēģinājumi viņam notika katru dienu, arī sestdienās un svētdienās. Orķestri bija ļoti stingra kārtība. Vienmēr uzstāšanās bija izstrādāta līdz pēdējam krikumam. Viesturs prata motivēt visus kopā un katru bērnu atsevišķi. Viņš savam orķestrim bija visstingrākais diriģents un tāpat laikā pēc mēģinājumiem arī vislabākais draugs. Darbam orķestrī, protams, līdzi dzīvoja visa Kolka. Orķestrī izaudzināto Viestura dalībnieku skaits sasniedz pat 200. Viss Viestura darītais ar orķestri ir pamatīgs.
Viesturs bija atbildīgs, godīgs savā sirdsdarba darītājs, kurš daudz gadu garumā starp Lielo jūru un Mazo jūru licis tauru skaņās viļņoties gaisam vārda vistiešākajā nozīmē. Pirmkārt, viesturs man kopš 80. gada bija darba kolēģis nosacīti, ja? Jo es vadīju draudzības pulti orķestri Tallas novadā, un viņš vadīja Kolkas pulti orķestri. Un mums iznāca sadarbība, dziesmu svētki, arī vairāk citādi pasākumi, bet pamatā mēs gatavojamies jau tajā laikā katru gadu. Pavasarī bija Talsos dziesmu svētki vai dziesmu dienas visādi sauktas, kur obligāti bija piedalījās arī pulti orķestri. Un tā mums sākās ar viesturu sadarbību. Un tā viņš visus tos gadus arī tā mēs kopā strādājām. Un viņam bija mazāks, viņš vairāk ar bērniem strādāja, un es atceros, pirmais lielais tāds mums kopā pasākums bija, kad viņš brauc un spēlēja tos pastēnus kolhozas draudzību orķestra mēģinājumiem. Tas bija, kad Daugavpilī notika pulti orķestra salidojums. Un viņš brauc kopā ar mums spēlēt. Protams, pirms tam uz mēģinājumiem viņš brauc diezgan reti, mums tā bija sarunāts, viņam bija notis, un viņš visu bija ļoti godprātīgi, visu bija iemācījies, un pietiek ar 1-2 mēģinājumiem, lai mēs arī varētu jau pietiekoši kvalitatīvi arī nospēlēt skats repertuāru. Un tā mums sākās tā sadarbība. Tas ir ilgus gadus. Tāpat mums bija, kad es arī vēl biju Kurzemes novada jauniešu pulti orķestra virsdirigents, tad braucu arī pie viņa uz koku mēģinājumiem. Mums ar Talsiem bija Talls jauniešu orķestra arī bija koku mēģinājumi. Un tādu vienu vēsturisku faktu, es nezinu, vai to kāds ir stāstījis, ja? Kad mums bija ar Kolkas pulti orķestri bija nometne Kolkā. Kopā Talls jauniešu bērnu pulti orķestris un Kolkas orķestris. Ja? Un mēs aizbraucam tur dzīvot, un pirmajā vakarā, kā iebraukuši, mēs dzīvojam skolā, turpat viss. Un jau mums dejotājs, meitenes dejotājs līdz, un tie vietējie puiši tur sāk jau ar tiem logiem daudzīties un visu, un viņi nejūtās droši, mūsu jaunieši. Un tad otrā dienā pateicu viesturam, ka tie ir atbraukuši mūsu draugi, lūdzu cienīt viņus, un mums ir ļoti laba sadarbība, un tā kā, lai nebūtu vairāk nekā tādu gadījumu. Un no tā laika mēs gājām arī pa Kolku, visi mūs sveicināja, visi mums bija draugi. Vienmēr es viņu abrīnojos, viņa lielās darba spējas. Viņam varēja zvanīt piekdienas vakarā, viņi nesazvanīt. Sestdien pa dienu nesazvanīt, svētdien pa dienu nesazvanīt. Bet tā viņš parasti tajās dienās pazvanīja vēlu vakarā, kad viņam bija beigušies mēģinājumi. Un tas notika apmēram 8-9 vakarā. Arī svētdienās viņš strādāja. Viņš saka, viestur, bet tad čārpušas. Bet ko es varu darīt? Tie bērni, kas mācās kaut kur tālāk, viņi sestdien, svētdien atbrauc uz Kolku. Un kad tad es ar viņiem strādāšu? Un vēl vien tādu, jūs esat kāds, kas pazīst arī viesturi, redzējuši, ka viņam būtu kādreiz diriģējot partitūru priekšā? Nekad. Viņš visu zināja no galvas. Visu cieņu viņam par viņu padarīto darbu, un diemžēl skumīgi, ka tagad Kolka ir klusa. Oktobrī būs kopu koncerts Kolkā viesturu piemiņai Talsi un Ugāli. Tā kā visu cieņu viņam un viņu piemiņai.
27. februārī savu 65. dzimšanas dienu atzīmētu saksofonists, komponists, pedagogs Niks Gothams. Arī viņš pirms vairākiem gadiem ir devies tajā saulē. Niks Gothams dzimis Anglijā, bet 4 gadu vecumā kopā ar ģimeni emigrējis uz Kanādu. 1988. gadā viņš pārcēlās dzīvi Latvijā un visu savu radošo darbību veltījis saksofonam, tā spēles prasmes attīstībai Latvijā, džeza mūzikai un ir uzrakstījis vairākus skaņdarbus saksofonu kvartetam ar Pūtēju orķestru, tāpēc arī mēs droši varam viņu piepulsot Pūtēju orķestru žanram. Aicināja saksofonistu, Rīgas saksofonu kvarteta dibinātāju, ilgadēji tā dalībnieku profesoru Arti Sīmani dalīties savās sajūtās, spēlējot Nika Gothama mūziku. Ar Niku Gothamu es iepazinos Ogrē 90. gadu beigās, kad tur tika rīkota jauniešu vasaras nometne, mūzikas nometne, un tur Niks atbrauc, un mums kaut kā izveidojās jau pirmajā reizē ļoti labs kontakts. Viņš, protams, jau runāja latviski, un, protams, vēl kāds laiks pagāja, kamēr viņš pārcēlās uz Latviju, bet tā pirmā lielā sadarbība man ar Niku bija 1999. gadā, kad mēs rīkojām pirmo starptautisko saksofonu mūzikas festivālu Saksofonija, un Niks uzrakstīja vienu skaņdarbu 5 saksofoniem. Tātad bija Rīgas saksofonu kvartets, un Niks bija kā solists. Un jāsaka, ar šo skaņdarbu mēs arī aizbraucām uz Pasaules saksofonistu kongresu uz Monreālu 2000. gadā. Un tā darbība izveidojās. Mēs vispār ar Niku kļuvām ļoti lieli draugi, un viņš laikam bija arī viens no maniem tādiem tuvākiem draugiem visā viņa dzīves laikā. Un nākošā tāda liela sadarbība bija ar Niku, kad 2002. gadā viņš uzrakstīja kameroperu Zemes augļi, kur ir 4 saksofoni. Viņš arī kā saksofonists solists bija 5. saksofonists un Latvijas radio kors, kas par Putniņu to iestudēja. Un tiešām ļoti interesants skaņdarbs, kas ir gan ierakstīts, un video ir ierakstīts. Un, protams, tā kā Niks arī bija Kanādā spēlējis ar savu 40 Fingers saksofonu kvartetu, kur arī viesojās saksofonijas festivālā, viņš turpināja rakstīt arī mūsu saksofonu kvartetām. Tas nav tikai saksofons kvarteta tāda skaņdarba, kā piemēram Up From Under vai Grācija, bet tie ir, protams, ļoti liela sadarbība ar solistiem, ar dziedātāju Ievu Paršu, un sevišķi es gribu uzteikt mūsu sadarbību, teiksim, ar orķestru Rīga. Un tapa tādi 2 skaņdarbi. Pirmais, kad mums 2006. gadā bija jādodas Pasaules saksofonistu kongresu
uz Sloveniju. Mūs uzaicināja spēlēt ar vietējo militāro orķestru tādā ļoti lielā koncertā, atklāšanas koncerts, tas laikam bija. Un mums jau nebija tāda īsta skaņdarba šādi, saksofonu kvartets un pūtēju orķestrs. Un tad, protams, Niks lūdza Niku kā saksofonistu, kurš ļoti labi zina šo instrumentu, arī uzrakstīt šādu skaņdarbu, un tā tas skaņdarbs tapa. Un jāsaka arī paldies orķestrim Rīga un Jānim Puriņam, ka tas skaņdarbs arī šeit tika atskaņots. Un laikam šeit viņš atskaņots pat nevienu reizi vien. Šis skaņdarbs tiešām kaut kā ļoti iekrits arī man sirdī. Viņš ir tāds, varbūt drusku tāda austrumniecisku noskaņu bieži vien, jo Nikam patika gatavot arī austrumu ēdienus, un varbūt tas viņu visu bija drusku iespaidojis. Un tad, protams, vēl šis 2013. gadā uzrakstītais skaņdarbs arī saksofonu kvartetam, ko Niks uzrakstīja, tas ir Step, Pivot un Stride. Tas laikam saistās ar kādiem soļiem, ar atspērienu un tam līdzīgi, pat tieši pat latvisku tulkojumu, es nezinu, kas tika atskaņots kopā ar Mārtiņu Ozoliņu. Nu, jāsaka, ka Niks tiešām rakstīja ļoti daudz saksofoniem, tie arī solo skaņdarbs ar klavierēm, tāpat, kā jau teica, ar dziedātāju, tāpat man ir bijusi programma kopā ar Niku, kur bija 2 saksofoni, mēs ar Niku un ērģelniece Kristīna Adamaita, tātad ērģels un 2 saksofoni. Viņš bija tiešām tāds ļoti novatorisks, un viņa mūzikā, bieži vien arī kameru mūzikā, ir ļoti daudz saksofonu pielietojumu. Tie ir dažādi saksofoni, ne tikai kvartets, bet arī atsevišķi instrumenti, soprāna saksofons, un jāsaka, Niks jau bija arī tiešām izcils džez mūziķis, bet tādā pat laikā viņš ļoti labi orientējās arī mūsdienu akademiskajā mūzikā, un kā nekā īsi pirms savas aiziešanas viņš vēl pabeidz arī doktorantūru Anglijā. Tā kā viņš izglītojās būtībā līdz savas dzīves pēdējiem mirkļiem.
Man arī ir bijusi iespēja vairāk kārt ne tikai ar orķestri Rīga, bet arī ar Latvijas Universitātes pūtēju orķestri diriģēt Nika Gothama skaņdarbu saksofonu kvartetam ar pūtēju orķestri Bahanālija. Man ir jāsaka, tiešām ļoti interesants, krāsains, ļoti daudzšķautņains un atraktīvs skaņdarbs. Labvakar! Vairums Latvijas koncertzāļu jaunās sezonas atklāja roku rokā ar simfoniskajiem orķestriem, taču kultūras un mākslas telpa Siguldas Devons 7. koncertu sezonu 13. septembrī atklāja ar koncertu, ko sniedza orķestris Rīga. Paldies Devona vadītājai Jolantai Borītei par programmas izvēli sezonas uzsākšanai un fotogrāfam Edgaram Semanim par fotogrāfijām. Turpinājumā orķestra mākslinieckā vadītāja Valda Butāna stāstījums par programmu un 2 koncertu apmeklētāju diriģentu Andra Mužnieka un Elmāra Rudzīša pārdomas pēc koncerta apmeklējuma. Patīkamu klausīšanos! Mūsu 100-gadus projekta ietvaros viena no programmām, ko mēs īstenojām pirmo reizi savā festivālā 3 zvaigznes. Un šī bija tāda konceptuāla programma, jo tajā bija visi pasūtīti jaundarbi. Toreiz īstenībā bija ļoti labi, valsts arī atbalstīja un kultūra kapitāls atbalstīja tieši jaundarbu tapināšanu. Un šī te programma būtībā viņa tāda konceptuāla, jo tajās lielajās jubilejās arī valsts 100-gadē pārsvarā ļoti daudz skatās uz pagātni, kas noticis atpakaļ. Man bija tā doma skatīties varbūt ar tādu skatu uz priekšu un domāt, ko mēs varam no šīs dienas mūsu paudzes, mūsu dzīvajiem komponistiem vēstīt nākamajām paudzēm, kas varbūt uzdursies uz šo muziku pēc 100 gadiem. Un sākumā tas bija tikai muzikāls projekts, bet beigās arī apauga ar ļoti papildinošiem un kvalitīviem video materiāliem, kur katrs komponists ir kaut kādu vēstījumu arī tīri verbāli nodevis. Un tad sakoja šis te muzikālais materiāls, tā kā tas bija tāds vienots, es pat teiktu koncertu, negluži koncertu uzvedums, bet tāds vienots koncerts, kas notika bez arī šeit nesen Siguldā atskaņot, viņš notika bez koncertu vadītāja. Būtībā tas viens otrs stāsts papildina mūziku, mūzika atkal pārēc stāsts papildina mūziku. Kā jau no kuram komponistam, kādam tas bija pirmais mēģinājums rakstīt pūtēju orķestriem, piemēram, Matīsam Čudaram, un tas sākotnējais uzstādījums bija vai Matīs var uzrakstīt kā ģitārists kaut ko ar solo ģitāru plus orķestris. Man bija sākumā doma par koncertu, bet beigās viņš teica, ka viņam tā koncerta lieta pašam kā solistam vairs tik ļoti neinteresē, un viņš gribēja mēģināt uzrakstīt tieši kaut ko tādu, kas ir integrēts. Tad šī solo ģitāra ir integrēta tā kā orķestra instrumentācijā. Savukārt ļoti konceptuāli un ļoti, kas man pašam sirdī patiešām ļoti tuvs, un man šis skaņdarbs joprojām patīk, un es viņu vairāk programmās iekļās. Tas tāds īpaši mīļš man no šīs programmas ir Sants Ratnieces Pļavas. Tā koncepti viņa arī skaisti izstāsta savā tajā pieminētajā video vēstījumā, ka Latvijā ir ļoti, ļoti maz saglabājušās dabiskās pļavas, un tur viņi bija atradusi par tos tipus, kādas tur ir sausā, mitrā, daļēji mitrā, un katrai šeit tā būtībā tāda muzikāla iegrimšana, tāda gandrīz vizuālā pat piedzīvojumā, un kā šīs tu dzirdi, kā tās pļavas šalko, kā viņas kā vējš kustina zāles stiebrus, pilnīgi tāds, viņi ļoti gleznaini izdevies to panākt ar muzikas izteiksmes līdzekļiem, tur govju, kaut kādi zvani fonā, tālumā ieskanās. Respektīvi, viņš ir ļoti gleznains, tāds ilustratīvs. Tāpat laikā konceptuāls skaņdarbs par 4 tipu pļavām, tur ir 4 daļas,
un arī, teiksim tā, tikai Santai Ratniecei piemītošiem smalkajiem izteiksmes orķestrācijas līdzekļiem. Jā, tad mums vēl bija Armands Aleksandrāvičs, Staramiešu mākslīgās saules, ja mūsdienās jau Armands ir mainījis uzvārdu uz Armands Skuķis. Un tas bija viņa arī tāds pirmais mēģinājums rakstīt kaut ko pūtēju orķestrim. Tas tāds kā divās daļās sadalīsies ļoti ekspresīvs. No vienas puses ekspresīvu muzikālo valodu sākumā un tādu monotonu, es pat teiktu tādu lejerkastes tipa motīvu. Es nezinu, viņš akceptētu manu šo formulējumu, bet katrā ziņā viņš ir tāds ļoti tāds monotons un tāds statisks vienā brīdī paliek. Un tā kā tāds arī ļoti interesants skaņdarbs, bet arī, tur daudz ir arī trokšņu un efektu tādā ziņā, ka tur ir, kā jau jauniem komponistiem tas mēdz būt, tika izmēģināts viss iespējamais un neiespējamās, kas strādā, kas nestrādā. Jā, tas tāds labs pirmais mēģinājums, man liekas, pūtēju orķestrim. Jā, un arī viens no pirmajiem mēģinājumiem, negluži pirmais bija tolaik uzrunāju savu kursa biedreni, bijušo Lauru Gustovsku, tagad uzvārdā Dubina, Liepainiece, arī ar savu skatījumu. Viņai bija arī konceptuāls skaņdarbs Lielupa izlaušanās. Un tas arī tāds, varbūt tie, kas labāk zina Gudagas Šmitas mūzikas valoda, kaut kas apmēram tajā virzienā, arī ļoti smalki, ar dažādiem efektiem un ar tādiem interesantiem arī skaņu laukiem un tādiem interesantiem arī sitēju lietojumiem, kā piemēram vajadzēja izmantot kā instrumentu foliju, grabošu, čaukstošas foliju papīrs, kas arī vizuāli ļoti labi izskatās izgaismojot, un tā kā tur bija arī sava tā koncepcija, ka tā lielāka, kā viņa izlauzās pirms cik tur 1100 gadu, vai pat miljoniem, un kaut kāds tur tas zemes lūšanas skaņas un tāds, tā kā bija arī tāds. Un katrā ziņā katrs no šiem komponistiem bija ļoti dažāds, un šī programma bija tāda ļoti, ļoti konceptuāla, bet tāpat laikā interesanta, un viņi labi iekļāvās tajā kopīgajā vēstījumā, arī viņš nosaucās vēstījums nākamajām paudzēm ar to, ko mēs šodien domājam, kādi mēs esam, un tādā pīrs simfoniskais avangards, es teiktu, pūtēju orķestri. Jākaps Nīmans atkal ļoti konceptuāli arī no savas puses. Viņam tajā brīdī, kad es viņu uzrunāju, viņš piedāvāja man, kas viņam pašam tajā brīdī interesēja, saslēgt mūziku ar gaismas partitūru kopā. Respektīvi, tajā brīdī, kad notiek ir fokusētas gaismas uz dažādiem individuāliem mūziķiem vai mūziķu grupām, un arī tiek pielikt pie šīm grupām attiecīgi kaut kādu hercu robežās, kad ieskanās šis skanējums, viņš kaut kādā veidā šo ieslēdz, aktivizē šo gaismu, kas ir virs mūziķu grupām. Un tas bija pasākums kopā ar gaismotāju Jānu Sniķeri, un respektīvi tur bija ļoti sarežģīta tā tehniskā puse, ļoti dārga un sarežģīta tehniskā puse, bet tas rezultāts atkal ļoti interesants, līdz ar to, ka tā gaisma ir, tā kā varētu teikt, gaisma ir instrumentācijas sastāvdaļa, ja tā drīkst izteikties. Arī tāds interesants gadījums, man liekas, nebijis ne tikai pūtēju mūzikā, bet arī vispār tādā simfoniskajā, klasiskajā mūzikā. Tas arī tāds, es personīgi nezinu vairāk tādu tipu pieeja. Es arī priecājos, ka atskaņoju šo koncertu tagad pat Siguldā, Bebonā, mēs nopriecājamies par to, ka šī viņu tā kultūra politika, jeb tā virzība, ko viņi nosprauduši kā kultūras šī vadītāja nosprauduši šogad, ir meklēt neparasto, eksperimentēt un atvērt savu prātu un ausis visam jaunajam un tādam nepieradinātajam. Tā es sapratu no tās viņas uzrunas, jo tā bija viņu jubilejas sezonas atklāšanas koncerts, un
Un tieši viņi arī ar mums šo te programmu savulaik radīto arī iezīmēja. Manuprāt, tajā viņa koncepcijā mēs ļoti labi iekļāvāmies. Sākšu ar sveicienu vispirms. Labdien! Koncerts notika, Puteja orķestrī koncerts notika Siguldā, un es domāju, ka tā bija pirmā reize. Es savā vēsturē neatceros, ka Puteja orķestrī izbrauc uz Siguldas koncertu, un liels viņiem paldies. Koncerts pats kā tāds bija ļoti interesants, neierasts, varbūt mūsu, kā saka, parastām klausītājiem, teiksim, vai nu tur modernā muzika, vai džeza muzika, vai Puteja muzika, vai simfoniskā muzika, jo šī muzika ļoti atšķīrās no pārējās, jo viņa bija rakstījuši jauni cilvēki to muziku, un tas norises plāns arī bija ļoti skaists, ka katrs komponists izstāstīja par savu skaņdarbu, un tas video bija, man jau, kā saka, patika, ka jaunie mākslinieki veido kaut ko tādu, kas mūsu prātos vēl nebija bijis. Es tā uzskatu. Un te viņiem arī paldies orķestriem, ka tur ir ļoti spēcīgi muziķi. Jā, ar švakākiem muziķiem, nezinu, vai to programmu varētu pacelt. Jā, tas ir ļoti, un gribētu uzsvērt diriģentu, ka diriģentam arī bija liels grūts uzdevums. Jo, ja tā klausās no malas, tas saka, tā muzika bija vairāk tāda, ka varētu iejusties un meditēt faktiski. Ja, tur konkrēti tāds kā meldiņš, kā mēs parasti pirmā daļa, otrā daļa izstrādājam, tāds tur nebija jaušams. Daudzi tur šausminājās un tā tālāk, bet man patika, jā. Un gribētos, trešais skaņdarbs bija, ceturtais skaņdarbs, Santa Ratniece Pļavas. Jā, viņa ļoti skaista tur bija izstāstījusi, un tā visu tas uzņemts, tas video, un tas jau līdzinājās jau tam tādai, jau mums vairāk saprotamā muzikai. Tā es visus neuzskaitīšu, bet katrā ziņā, lai komponistiem veicās, un liels paldies, ka viņi tomēr atbrauca uz Siguldu. To programmu Siguldā izvēlējās pats Devons, jo viņam bija sezonas atklāšana, un tur vairākas programmas bija, ko piedāvāja orķestris Rīga, un mūsu priekšniecība izvēlējās programma jauniešiem. Tad, lūk, tā programma bija, jo daudziem jau viņa bija nesaprotama, un ja cilvēkam liekas kaut kas nesaprotams, tad viņš saka, man tas nepatīk. Labdien, cienījamie kolēģi! Es esmu aicināts dalīties iespaidos par koncertu, kas notika 13. septembrī Siguldas Devonā. Tas bija tāds liels notikums, un mēs, protams, mobilizējamies visi Puteja un orķestranti un skolēni uz šo te koncertu, lai redzētu, kā tad būs. Nav jau tā, ka neviens nav dzirdējis Puteja orķestris Rīga, bet ja jau viņi paši pie mums brauc, tad loģiski, ka mēs būsim tie, kas galvenokārt arī turēs šo te kantu un apmeklēs. Tas par apmeklētību. Bet apmeklētāji tieši kā reiz varēja būt mazliet vairāk. Un šeit jādomā tieši par to, ka ja būtu zināms, ka Puteja orķestris Rīga spēlēs, piemēram, Raimonda Paula teātra Ziņģes, tad es nešaubos, ka zāle būtu pārpildīta, jo tāda muzika klausītājiem iet pie sirds. Tāpat tās arī mēs zinājām jau iepriekš, kad nespēlēs pažarnieku polku, vēl citas pažarnieku dziesmas un vēl lustīgas dziesmas nebūs, bet tāpat laikā tā programma jau sākotnēji vedināja uz domām, ka
tādām pārdomām, ka, tur ir jābūt īpaši iepriekš sagatavotam cilvēkam, lai iet uz kaut ko tādu un baudītu. Un jā, un arī šie skaņdarbu nosaukumi arī bija tādi, kas lika par to domāt. Mākslīgās saules, lielupe, izlaušanās, labi, koncerts orķestrim, pļavas, ceļos. Un šie nosaukumi jau paši par sevi tā kā runā jau, ka nebūs tur polkas marši un šlāgeri. Ja, tur vajadzīgi iepriekšēji kaut kāda jau sagatavotība šim te. Sagatavotība gan sagatavoties klausīties nopietnu mūziku, gan arī sagatavotība, lai vispār varētu uztvert tik nopietnu mūziku, kāda šī arī patiesībā izrādījās. Šis bija koncerts tieši tāds, kā saka, ne katrai gaumei, ja, bet konkrēti cilvēkiem, kas vēlās redzēt kaut ko savādāku. Un ko arī teica Devona vadītāja Jolanta Borīte, ka Devons, kā kultūras centrs, kā koncerta zāle, ir tāda ar savu redzējumu, ar savu skatījumu. Un varbūt tieši tāpēc arī Jolanta Borīte izvēlējās tieši šo programmu. Manuprāt, man likās, ka viņa izvēlējās šo te kopējā piedāvājuma klāstu, jo Rīgā mēs zinām gan jau, ka ir ļoti daudzējāds, dažāds repertuārs, ko piedāvāt. Tā kā, jā, šis bija tāds ļoti interesants eksperiments, un arī man kā mūziķim, kā pūtējam, es teiktu tā, kādreiz vai paklausīties arī tādu programmu, lai izvērtētu to, ko tu vēlies dzirdēt, un kas tev patīk, un kas nepatīk, un varbūt, ja nepatīk kaut kas, tad atkal, vismaz tev ir ko salīdzināt, ja? Koncerti ir jāapmeklē. Jā, paldies Pūtēju orķestrim Rīga, kad mēs šeit bijām, un tā bija Devona sezonas atklāšana, jā. Tad mēs arī Pūtēju orķestri apsveicam. Paldies! Paldies, Evija! Tagad došu vārdu Mārai Lemkanai stāstam par pilnīgi jaunu skaņdarbu, kuru uzrakstīs viens no Latvijā Pūtēju mūzikas laukā ražīgākajiem komponistiem Alvils Altmanis. Lūdzu, Māra! Labvakar! Raidījuma turpinājumā mēs vēlamies jūs iepazīstināt ar jaunu skaņdarbu, kas nu pat šovasar tapis Pūtēju orķestriem. Skaņdarba autors pieredzējušais pūtēju mūzikas komponists Alvils Altmanis. Viņš sakomponējis liela apjoma skaņdarbu, 4-daļīgu svītu, dažādas dejas. Katra no daļām atšķirīga un īpaša deja. Mēs sarunājāmies ar pašu komponistu, iztaujājot viņu par skaņdarba tapšanas procesu un tā instrumentāciju, kā arī piedāvāsim jums ieklausīties fragmentos no skaņdarba. Skaņdarba pirmatskaņojums plānots novembra sākumā Latviešu mūzikas koncertā.
šī gada pavasarī Mūzikas akadēmijā tiekoties ar Puriņu Jāni, Jānis ieteicās, klausies, gribētu kaut ko tādu nopietnāku uzskatīt pūti orķestri, tādu, kas spēlē, tādu pats ar, man tāda doma tā iepatīgās, ka viss aplānās, ko es pa vasaru darīšu, bet tas atliku, tā visu otrā plānā es sapratu, ka man ir svarīgi pūti orķestri, viņš teica kaut ko lielāku un interesantu priekš diriģentiem, jā, lai viņiem ir ko arī pamācīties pašiem, jā, līdz ar to arī šaubā, ja diriģents mācās, tad tiek arī pašiem izpildītājiem, jā, un ja izpildītājiem tas izdodās, tiek arī līdz klausītājiem tā muzika. Nu, tad es piekrītu šai ideja, tagad mēnesis kaut ko staigāja tā, lidinājos ar idejām un kāpēc es sapratu, ka man jāraksta kaut ko izvērsāks formas skaņdarbi, jā. Reāli zinos pūti orķestru mūzikas situācija Latvijā un orķestru un līmeni tā tālāk. Gribējos tā, tad man doma palika pie svītas, teiksim, lai katru daļu, teiksim, orķestrs var spēlēt ar pievienotības arī atsevišķi. Nu, kāds orķestrs varbūt uzdrošinās visu svīti nospēlēt kopumā. Nu, kā to dažādāk viss tāds arī Jānim bija lūgums, teiksim, lai tur būtu jauki ritmi, lai tur būtu tāda, bez šaubām, viņš teica, kaut kāds meldīšs mums tev parādīsies tā. Nu, jo varēja runāt pa mūsdienību pieeja, pūti orķestri rakstīt un tā tam līdzīgi, jā, bet tas nevienmēr attaisnojas, ja, jo mēs zinām, kā pūti orķestrs ir vispār smaga vienība, jā, un uzrakstīt pūti orķestri tā, lai tas skanētu viegli, jā, un man patīk, ja pūti orķestrs spēlē piānu, spēlē mīksti, jā, un tā netradicionāli tikai nav tāds vistādi maršu variantā, kaut kad maršu faktiski noteicušies, ja pūti orķestrs māk spēlēt maršu, tad viņš ir tiks pūti orķestrs. Tad es kādu mēnesi staigāju to video, un tad šī doma, svīt dažādas dēļas, teiksim, arī dabīja no tā latviskājos neaizmūkšu nekur. Man ļoti patīk tango vispār, tāpēc arī es pieslēdzos tādā lietā, ka arī tango ir šis svītā. Man ļoti gribējās parādīt, jo es zinu, ka Latvijas pūti orķestros, labos pūti orķestros ir arī labi muziķi, jā, un lai viņi sev parādītu kā solis, ja teiksim, jā, teiksim, man mīļā klarneta, teiksim, jā, teiksim, un mēs šobrīd arī lielisks hobijs saksofons un arī citi instrumenti, lai viņi kā parādās kā solisti, ja gribējās parādīt orķestru grupas atsevišķi, kā viņas savā starpā sarunājas, tā var izteikties, nu tā nepārspīlēties citam viņu instrumentiem, kā tas dažkārt notiek, jā, un gribējās palikt te rāmī, nu, tad
pa vidu, teiksim, nerakstot tur kaut kādu, kur ienāk izteikti citu stilu muzika, teiksim, bet palikt tomēr pie tās pūtēju orķestra specifikas, ja tās pūtēju orķestra misijas, kas viņam jāveic, ja, teiksim, kaut kā parādās tango, un tas tā izlīdz viss ar tiem stiliem. Tā. Nu, kā tas ir izdevies, uz šaubām es gaidu, teiksim, ko teiks orķestra muziķi, jo man pat nav tik svarīgi, teiksim, diriģenti, jā, visi kārtībā bez šaubām, bez labi diriģenti no labs pūtēju orķestrs, bet ko paši muziķi teiks par šo skaņdarbu, ja, teiksim, ja muziķi pasaka, jā, interesanti, patīk, un tā, un tas tad ir vērts bijis rakstīt. Paldies, Māra! Mēs šodien gribam jūs nedaudz iepazīstināt ar izcilu diriģentu, pedagogu, ļoti nozīmīgu personību pūtēju orķestra žanra attīstībā ne tikai Amerikā, bet visā pasaulē. Vārds Edgaram Samorodovam. Frederiks Fennels bija izcils amerikāņu diriģents, kuram bija liela loma pūtēju orķestra attīstībā. Fennels kļuva par pionieri pūtēju orķestra jomā, ievērojami paplašinot tā iespēju robežas. Viņa vadībā orķestris sāka izpildīt skaņdarbus, kas iepriekš tika uzskatīti par pūtēju orķestrim neraksturīgi, piemēram, Stravinska Ugunsputns. 1952. gadā Fennels izveidoja Īsmanas pūtēju orķestri, kur viņš arī realizēja savas idejas. Piemēram, 1952. gadā direktora Hovarda Hansona mudināts Fennels izstrādāja pūtēju orķestru priekšnesuma modeli ar vienu spēlētāju katrā partijā, kamera mūzikas pieeju, kas pierādīja, ka pūtēju orķestra mūzika ir daudz vairāk nekā sūsa marši. Pametot Īstmanu 1962. gadā, Fennels kļuva par Minneapolis simfoniju diriģentu, pēc tam mācību vadītāju Miami Universitātē un galveno viesdiriģentu Interlochen Mākslas akadēmija un Dallas Wind simfonija. Vēlāk 1984. gadā viņš tika iecelts par Kosē pūtēju orķestra diriģentu. Savas dzīves laikā Fennels saņēma neskaitāmus apbalvojumus, kā arī 1992. gadā Japānā pilsētā Kofu tika atvērta Frederika Fennela zāle. Diez vai kopš 50 gadiem atradīsies kaut viens pūtējs vai diriģents, kurš nepazītu vai kaut kādā mērā nesajustu Frederika Fennela ietekmi muzikalitātē pūtēju orķestru pasaulē. Paldies, Edgar! Šobrīd var teikt, ka 41. virtuālās sarunas pūtēju orķestrs un mēs tuvojas noslēgumam. Liels paldies visiem, kur esiet ar mums šovakar klātienē. Liels paldies raidījumu veidotāji Mārai Lemkanai, Evijai Dāvei un Anastasijai Gailītei, Edgaram Samorodovam, Sandim Krūmeņam un Jānim Trūpam, kā arī māksliniecei Kristīnai Bondarei. Kā vienmēr aicinām jūs sūtīt mums informāciju par dažādiem ar pūtēju mūziku saistītiem notikumiem, jubilāriem, interesantām personībām. Sūtiet mums šo informāciju. Sūtiet arī mums turpmāk koncertu ierakstus, kurus varam izmantot šajās virtuālajās sarunās. Šodien raidījuma noslēgumā lai skan Jāņa Ābola svītas pūtēju orķestrim 3. daļa, pūtēju orķestra fanfara un maestro Mārča Miķelsona atskaņojumā. Mēs tiksimies oktobra pēdējā ceturtdienā, tas ir 31. oktobrī, 20:20. 42. virtuālajās sarunās pūtēju orķestrs un mēs.
Thank you.